gaļa. Deg gabalos sacirstās miesas, dejo uguns mēles ap gaļu, kvēlo nāvīgi pelēkie dūmi, aizsmok nelabais pie uguns, kāsē kakls nelabā tonī uzšķērž asmens apdegušo gaļu, iekrīt jālūdz čurkstošās oglēs. Satumst, piedomot melnā debesis, piekrustuvumā esošie tēli, dzirdam tikai karsto liesmu deju soļi. Deg gabalos sacirstā gaļa, dzirdam tikai karsto liesmu deju soļi. Siluets. Kā neliela vēja pūsma, skatiens un viss, horizonts zili melns, rūc un gaudo padebeši, miglā tīts siluets, solījums, vienmēr tur un blakus. Neizdziestošu vakuguns jūrā, mūžam bangojoša upe, nebeidzami trakulīgs vējš, ass pieskāriens un viss. Viss, kas ir bijis, ir izbijis, un viss, kas būs, miglā tīts siluets. Paldies! Jāna Pažalaite, 17 gadu. Sēž Usains Lipnieks. Viesnīcas Rīga, 1. stāvā. Viņš mundri ieskatās visos, kas iet iekšā vai ārā. Nē, viņš nesargā durvis. Es taču neesmu burvis. Bet gan uzmana vērtīgo krāslu. Starp citu liftu viņš saukā par māslu. Apsargs labi zina, ka slēdzene ir viena no varkalta. Bet krēsls, tas gan ir zelta. Pat viņa mūsas tā domā. Es iegāju iekšā un veca, man milzīga soma uz pleca. Varbūt tajā ir lodes vai nazis. Kurš gan to domās vai prasīs? Apsargs bīgi pasjūtās pelēkās acis, it kā viņš tikko būtu ko zadzis. Es saku, sveiki, šis rīts ir tik košs. Jau nedrebīt, kungs, jūsu krēsliņš būs drošs. Tad viņš bikutāja būtiņā smaidu manu. Tik lepns kā milda. Redziet, varenie, savu darāmo strādniekus godīgi pilda. Tā mierīgi iekāpa viesnīcas liftā, paņēma lotus un izvilku nazi, lai tagad ceļ man uz 100. vai 10. stāvu. Nu ir par vēlu Lipnieki man draudēt ar prāvu. Sveiki, esmu Elīza Lasmane, 18 gadu. Mans mīļais pagātnes kungs, mans allāks solārijā. Man sirds vairs neiet ritmā līdz ar tavu soli. Ar mazu riebīgu smieklu es mestu pa čirkaino galvu, ar vecu sausu sprunguli vai pavieglāku oli. Jūs nesāt man ziedus un metāt tos uz manas pamatizglītības kāpnēm. Jau kārties varu iet ar puķēm šīm, un Jēzus Kristus arī kaut kā nepalīdz. Jūs nesāt kūkas manā vārdu dienā, kad Jāņa naktī badā miru es. Zem brieža mātes sāpju slienām es nepazinu meža zemenes. Pie konveijera māte man vēlās sēdināt, bet es tā raudu, māte, es esmu bērns, bet radītāji augstā balstī paziņo, tu neesi nekas cits, kā vienkārši šķēms. Es sēžu lētā bārā, reibst man galvu, un vēders sāp, jo neļauj pašas pausties, bet tēvs man saka, skaties uz to bomzi, lūk, viņam tiešām dzīvē atļauts gausties. Es esmu nepateicīgais un vājais, es esmu glaudot apspiests āksts, un skaties, kā es neeju strādāt, un zāles dūmi kup no manas nāsas. Paldies! Pārmaiņas pēc kādam jāiet 5 punkti. Par ironiju, jā, kuras pietrūkst jauniešu dzejā. Man pirmkārt ļoti patīk, ka tu zini vārdu lāva un ka tu zini vārdu tikla. Es cerēju, ka būs kaut kas citādāks, atzīšos, kur tu esi.
bet ļoti tā patīkami, ka lai arī ar to pašu intonāciju un to pašu pieeju bija interesanti arī 5. Jā, tā ironijā kaut kas ir. Kaut kas tur ir liekas kādos vārdos, bet kaut kas tajā ir. Un īstenībā jau man patīk arī, kā tie vīrieši tiek apspēlēti. Ne tikai tie mīļotie, bet arī tie tēvi un pat tiem tēviem, lai iet tie 5.